Esiet sveicināti, dārgie futbola draugi! Atkal esam atpakaļ mūsu Latvijas futbolā. Šodien Sinotip futbola virslīgas trešās kārtas spēle Rīgas derbijs Meta Latvijas universitāte pret futbola centru Rīga. Šoreiz no labā flanga centrējums. Izskatās, ka atkal tas ir Ilja Šačins. Varu arī varbūt kļūdīties. Centrējums. Iespēja Rīgai. Un tagad bumba pie Grigorjeva. Nu, uz brīdi tur atkal izskatījās, ka Metas aizsargi nespēja sadalīt. Nu, redzēsim, vai šoreiz. Jā, izdodas Metei tik labā pozīcijā. Ir arī sitiena pozīcijas sitiens un ļoti labi nospēlē Ukraiņu vārds Litovka. Bet arī labs Grigaraviča sitiens. Lietuviešu leģionārs Metas rindās skaisti visu izdarīja. Tika sitiena pozīcijā, paplašināja leņķi. Izdarīja sitienu. Kamara ļoti neveiksmīga piespēle. Atspēlē būtībā viņš atpakaļ pretiniekam. Meta dodas atkal ātrā uzbrukumā. Iespēja no vārta priekšas un Punculs neizprotami uzsit virsū. Būtībā uzsit virsū Litovkam. Nu, Litovkam atkal neticami seivi. Atceramies spēli Ventspilī, kur pēdējās minūtēs viņš pret Duimu Jeci pāris neticamus dueļus vinnēja. No 1 metra spēja norieģēt un atvairīt Nunarīt. Ļoti labi Emsis piespēlē Vardaņānam. Vardaņāns apspēlē Kamaru. Vardaņāns, Edgars Vardaņāns var uzsist, un tomēr centrēs. Ilgi domā Edgars, varbūt ātrāk vajadzētu. Un tomēr Litovka ļoti bažīgu acu skatienu noskatījās, kā bumba aizlido garām tāliem vārtu stāvam. Litovkas ķermeņa valoda parādīja, ka viņš nav drošs, kur lido bumba. Un Edgars Vardaņāns, lai cik lēni visu darīja, beigās tā akurāti, prātīgi, kā kārtīgs skolēns izpildot mājas darbu. Piecreiz rūpīgi pārlasot savam tam. Grigaravičs pirms, tad Punculs un tagad Vardaņāns. 3 labas iespējas, bet tagad Rīga atbild. Saito apsteidz Grigorjevs, pustukši vārti. Saito netrāpa. Netrāpa, pats nespēja noticēt, bet noslēgums sitiens patiešām bija ļoti vājš un slikts. Grigorjevs grūti sacīt, vai izdarīja pareizi vai nepareizi pametot vārtruks. No vienas puses viņš sarežģīja Saito un beigās Japāni bija jāsit no asa leņķa. Turklāt jau tur Metas aizsargs steidzās palīgā. Varbūt, ja Grigorjevs nebūtu pametis vārtos, numurs 1 Dmitrijs Grigorjevs, numurs 9 Mindaugs Grigaravičs. Šeit Regža lauzās, ir iespēja. Jā, gribēju teikt, Vorobjovs sit, bet gūst vārtus, bet nē, viņš nespēja no 15-16 metriem pārspēt to pašu Grigorjevu, kur jums nu pat nosaucu. Meta mazliet aizsnaudās puslaika sākumā. Un Sergejs Vorobjovs, numurs 11 Ilja Šačins. Oļegs Laizāns sitiens, nu un šeit jau 3-3 pēc iespējām. Oļegs Laizāns visu arī izdara ātri, nevainojami, tik vien, ka netrāpa vārtu stūrī tur, kur viņš tēmēja. Nekādu variantu nebūtu Grigorjevim, ja tagad Oļegs Laizāns būtu trāpījis. Nu un pirmajās otrā puslaika minūtēs jau Metai veicas, ka neielaiž. Un Rīga beidzot sāk rādīt. Jāapskatās, jā, viņš spēlē zem, var teikt, uzbrucēji šobrīd atrodas nevis negluži varbūt balsta pussarga pozīcijā, un šeit no vārta priekšas netrāpa pa bumbu Saito. Nu ir rodas šīs iespējas Rīgas komandai. Tagad atkal nostrādāja sadarbība Šačins Saito. Labais flanks un centra uzbrucējs. Nu, Meta ik pa laikam tiek, bet lielākoties tā tramīgi uzbrukot, cenšoties ātri izspēlēt. Šeit gandrīz Meta gūst vārtus. Apsteidz vārtsargu vārtu priekšā. Kurš tas mums bija? Neredzu, bet apsteidz Metas spēlētājs Litovku, bet bumba lido nedaudz. Tas bija Punculs. Redzam atkārtojumā. Punculs apsteidz vārtsargu. Indrāns sit bumbu tālu prom, bet Punculs skrien un šķiet, ka noskrien Rīgas spēlētāju. Un izskatās, ka viņš arī apskrēja bumbu. Indrāns. Jā, kādas emocijas šeit malā. Punculs bija tuvu vārtu gūmam. Trešā iespēja viņam. Fantastisks sprints. Pirms tam viņš noskrēja visus aizsargus, taču bumba viņam nebija parocīga. Neuzgola uz kājas, nācās nedaudz koriģēties, cīnīties ar atskrējušo pretini, bet aizvadīja nervozas galotnes. Skatīsimies, kurai šoreiz izdosies labāk šo galotni aizvadīt. Gatis Kalniņš uzvar 2 cīņu, Punculs var spēlēt 1-1, agresīvāk Ērikam jāiet. Viņš apspēlē pretinieku tīri, sitiens un garām, nē, vārtu stāvs Metei, vēl ir iespēja, jāturpina spēlēt. Gatis Kalniņš pasiem bumbai garām, piespēle nebija precīza. 88. minūte. Liels ieskrējiens, sitiens pa vārtiem. Un jāspēlē Grigorjevam pārceļ gan sieniņai, gan arī trāpa vārtu. 4 stūri, Oļegs Laizāns. Punculs atkal ļoti labi nospēlē, fiziski spēcīgs uzbrucējs. Punculs iet uz priekšu. Piespēlē pa labi. Ir iespēja Metei šeit izraut uzvaru. Nu sitiens. Ir sitiens un Litovka glābj. Precēs šķiet Grigaraviča sitiena. Nu, liels, kas pēdējās minūtes šajā spēlē. Vārtsargiem ir ko parādīt.
Grigorāvičs sit un Ļitovka jau otro reizi šo maču, protams, vēl nepagūs zaudēt. Stūra sitiens. Iespēja iesist bumbu vārtos un bumba ielido vārtos. Meta 92. minūtē šķiet, ka izrauja uzvaru pret Rīgu. Lūk, jums Metēlu spēles ne favorīte paņem un izstāsta, ka izrauja uzvaru. Un Rīgai otro spēli pēc kārtas. Vienkārši briesmīgs spēles noslēgums. Pret Jelgavu bija 1-0 vadībā un izlaida uzvaru 1-1 pēdējā sekundē. Un šeit atkal pēdējā minūtē Meta jau sāk atskaņot mūziku, lai gan spēle principā vēl nav beigusies, manuprāt. Vai tomēr jau ir beigusies, nevar saprast. Nē, nu vēl ir jāspēlē, vēl ir jāizspēlē centrā bumba. Nu, Meta negrib vairs spēlēt, ir saprotams, maksimāli ilgi. Nu, es domāju, ka jāsat bumba prom. Un tagad ir fināls Vilpe. Lielas ovācijas uz Metas rezervistu soliņa. Meta Latvijas Universitāte izcīna otro uzvaru 3 spēlēs. Kad tā ir bijis, tā nav bijis nekad. Meta pārspēja līgas jaunpienācēju, lai gan tā ir jaunpienācēja, bet jūs zināt, kāds te ir sastāvs. Arī skatos LFF online protokolā nav ierakstīts, kurš tur beigās iemakstīja bumbu vārtos. Meta šo spēli kompensācijas laikā ir izraulis ar 1-0.